Ko sveiciens šeit no Kriptomānijas, un jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai tu šajā laikā, kad ir pavasarīgs noskatījums, tur ārā pelni kriptovalūtu? Ja nē, ir laiks apskatīties nedaudz, kas notiek tirgos. Tātad kopējais kripto tirgus un viens no labākajiem veidiem, kur veikt šo kripto tirgus tādu kopskatu, ir CoinMarketCap lapa. Pilnīgs bezmaksas resurss, ko jūs varat paši izmantot, ja? Un redzēt, ka dotajā brīdī kripto tirgus caur un caur visādā ziņā ir uz ļoti pozitīva viļņa. Pēdējā nedēļa, faktiski jau vairāk kā nedēļa, ir bijusi ar pozitīviem signāliem, ka kripto tirgus varētu pat sākt izlausties uz kaut kādu varbūt jaunu augstāko vērtību. Bet par to visu un kuras monētas pirkt vai skatīties un sekot līdz tieši 2025. Gada maijā, par to šajā te video un apskatīsim dažas fundamentālas un vienu, kas man joprojām liekas interesanti arī no mīmu monētām. Un atcerieties vienmēr, šis video ir izglītojošs jums, jūsu prātam izklaidējošs, un katrā ziņā nav nekāds finanšu konsultācija, nekādā ziņā nemēģināt ieinvestēt kaut kamā, ko jūs nesaprotat. Bet, ja jūs skatāties, tad šis te ļoti labs skats. Tātad, ja mēs skatāmies uz bailēm un alkatību, tad alkatības indeks šobrīd ir, pozitīvā ziņā augsts, 71% cilvēku grib iegādāties tātad kriptovalūtas pēdējās 30 dienās, kā redzat, ir šis te straujais kāpums, un tas tikai apliecina to, ka Bitcoins ir sasniedzis vai pārkāpis atkal pāri 103,000. Tieši tāpatām Ethereums, kurš uzrāda vispār fantastiskus rezultātus, tirzniecības apjomas ziņā ir labs, BNB monēta, kas ir brīnišķīgi liela, un Solana, protams, arī, ja Solana ir populāra, un tie, kas ir XRP fani, arī jums labas ziņas, ja tā kā maziņš kāpums arī tajā ziņā. Un, ja mēs runājam par altcoin sezonu, kas ir altcoin, tad visi pārējie bez šiem pasākumiem, signāls sāk virzīties no kreisās uz labo pusi, kas varbūt var pat liecināt, ka mēs ieslīdēsim kaut kādā jaunā altcoin sezonā. Un par altcoiniem runājot un visādām citām monētām, mums šeit ir vesels, kā saka, playlists ar dažādām monētām, kuras vērts ir apskatīt. Un viena no tām, kurām gribās šodien pieskarties, arī ir Mind of Pepe. Un īstenībā ir pēdējās 20 dienas, kad viņi var iegādāties pirmspārdošanā vairāk kā gandrīz jau 9 miljoni ir savākti. Tā kā, ja vēl gribās uzspēt ielikt šajā te vagonā, tad tas ir tas, kas jādara. Kas liekas šeit ļoti interesanti, tad visi top G kripto influenceri šo pušo. Jā, tas nozīmē, ka ir daudz aktivitātes un iespējams, ka būs normāls šāviens tādā brīdī, kad viņi iznāks arī tirgu. Bet par to visu, kā mēs šīs te pērkam un visas pārējās lietas un kā mēs viņam rīkojamies, tad vairāk arī meklēt mūsu šeit YouTube kanālā. Šeit ir daudz dažādu informāciju. Gadu vairāk mēs par to stāstām. Gandrīz 100 dažādi video mums ir par šo te tēmu. Tā skaitā, lūk, arī Mind of Pepe ir pilnīgi izskatīts. Pirms 3 mēnešiem mēs viņu pirmo reizi iepazīstinājām, tāpēc nepalaižat garām arī šo te versiju. Ja? Bet parunāsim par to, kāpēc tad ir svarīgi pievērst uzmanību kaut kādam kāpumam, kas šobrīd maijā notiek. Ja mēs paskatāmies uz tādām fundamentālām kriptovalūtām, kuras, principā vajag akumulēt pēc iespējas vairāk, bet, protams, arī ar kaut kādu stratēģiju. Mēs izmantojam to saucamo DCA stratēģiju, video aritmētikas, ko lietojam savā klubiņā, un tie, kas ir Kriptomānijas kopienā un mācās līdzi, ja, tie, protams, zina, ko tas īstenībā arī nozīmē. Ja vēl neesat paspējuši izmantot pavasara speciālo, kā saka, piedāvājumu, tad šeit ir dažādi resursi. Tātad pirmie soļi, kripto uzrāviens, kripto meistarklase, un arī tagad ir tradinga meistarklase pilnībā bez maksas. Un vēl labāk, protams, ja gribat kaut ko īpašu, tad mums ir arī kaut kāds speciāls piedāvājums, bet tam, lai par to uzzinātu, ienākat šeit lapā, atgriežoties atpakaļ pie analīzes, kā te viss izskatās. Šie te brīnišķīgie stabiņi izsaka, protams, tikai tiem, kas kaut ko saprot no tirzniecības un tradinga kaut kādas svarīgas lietas, bet es domāju, ka starp zaļo un sarkano krāsu visi spēj orientēties, un, protams, ka zaļais ir labi, tirgus iet uz augšu, sarkanais ir tad, kad tirgus iet pretējā virzienā, atkāpjās un kaut kādas izmaiņas tiek darīts. Tātad Bitcoins joprojām kripto karalis, nav šaubu, ja, visi lielie institucionālie spēlētāji spēlējās arī ar šo te rīku saucamo ETF, ja, kas ir šobrīd
arī ļoti interesants kļuvis, un ja jūs nezināt, kas tas ir, vienkārši pameklēt Google forša tēma. Ja, izskatās, ka analīze varētu rādīt arī par to, ka 2025. gadā šis pasākums varētu arī iet uz priekšu un turpināt augt un veidoties. Ja. Kā redzat, visas top biržas lielā apjomā apgroza šo te fundamentālo rīku un ir gatavas, protams, arī kaut kādam nākamajam lēcienam. Šeit, starp citu, CoinMarketCap ir tāda sadaļa cryptocurrencies, ja, un te ir, protams, pats rankings, te ir dažādas tās arī kategorijas, jau tām uzspiedīsiet, tad arī redzēsiet, kas zem tām ir apakšā. Ja, tātad ir dažādas kategorijas tokeni, un mīm monētas, Solanas, BNB, dažādas atsevišķas speciālas monētas un tā tālāk. Un ja mēs apskatīsimies tieši šīm mīm monētām, pirms mēs pievēršamies Pepes prātam, ja, tad, protams, lūk arī fundamentālā Pepes starp mīm monētām, tā ir 3. vietā, bet šis te cipriņš norāda, ka viņa kopsumā globālā tirgu ir 25. vietā un skatīties 7 dienās 52,82%. Principā visi mīm signāli rāda par to, kad viss atkal notiek, kad mēs ejam altcoin sezonas virzienā. Šie signāli ir ļoti spēcīgi, tikpat spēcīgi kā šis, kad ir 90%, 45%. Fantastiski. Viss ir augšā, protams, kripto cilvēciņi, kā redzat, sit plaukstiņas, viens otram aplaudē, jo apjoms ir arī pieaudzis 69,9 miljardi, ja, ir market caps, apgrozījums, tātad 24 stundās ir 17,15 miljardi dolāru. Ja, tas ir fantastisks rādītājs, un tas, protams, apliecina arī to, ka fundamentālās šīs kripto, kā piemēram Ethereum, ir vērts arī akumulēt. Ja? Priekš Ethereum, priekš Bitcoin, protams, 3%, 2% dienas laikā ir ļoti labs rādītājs. Ja jūs paskatīties, piemēram, 7 dienu laikā Bitcoins ir pakāpies par 30%. Tas ir kaut kas fenomenāls, atkal, kas notiek šobrīd tirgos. Ja jūs neesat kripto un laižat garām šīs iespējas, ja, iedomājieties, tirgus manipulācija, tirgus svārstības ir katra iespēja nopelnīt, it sevišķi tiem, kas apgūst tradingu, un kā es jums tikko rādīju, tad pie mums beidzot arī tāda iespēja ir pievienoties. Iedomājieties, jūs būtu nopirkuši šeit, pārdevuši šeit un nopelnījuši savus 50,000 vai 50 eiro, kāda starpība, bet galvenais, ka nopelnījuši. Tas ir tāds labs pavērsiens. Un šis viss liecina arī par to, ka nekur nav pazudusi vēlme tātad iegādāties šīs te mīmu monētas. Viena no tām, ko es jau minēju, kas ir diezgan tāda daudzsološa, un vienmēr es saku, šis ir izklaidējošs un izglītojošs pasākums, nevis ieteikums. Ja? Tātad dotajā brīdī jums ir iespēja vēl paspēt 20 dienas vai 19, vai kad jūs šo skatāties, iegādāties Mind of Pepe. Un tādā veidā jūs varat arī iesteikot 253% gadā uz šo te monētu. Jūs arī nosteikot. Pārbaudīt arī Exu un Telegram. Tur vēl vairāk informācija, kā vienmēr iegādāties var ar karti vai ar kripto. Kripto gadījumā mēs noteikti iesakām ērtuma ziņā izmantot, daudz tie maki ir, bet divi populārākie. Viena, ko mēs laikam paši lietojam, ir Metamask, un otrs, kas mums ļoti patīk, ir tātad šis te Best Wallet. Ja? Un pēc runājot par Best Wallet, kāpēc mums viņš patīk? Tāpēc, ka mēs viņu paši arī esam vairākas reizes šeit apskatījuši savā Best kripto kanālā. Daudzi no jums uzdod jautājumu, tātad, kāds ir maks, ko izmantot, kas ir labi un tā tālāk. Ja? Un šis, protams, viens tāds, ko noteikti vajag ņemt vērā. Kāpēc to vajag ņemt vērā? Ļoti viegli lietojams un, protams, drošība ir otra lieta, kas tā kā patīk. Daudzi maki saka, ka viņi ir droši. Šeit ir vesels apraksts par Best Wallet. Mēs jau pirms gada šo te apskatījāmies, ja, par to, kāds tas izskatās. Varat vēlreiz vienkārši ienākt šeit un apskatīt un arī iegūt viņu tur savā īpašumā. Plus, pirms laika iznāca arī Best Wallet monēta, kā tāda, ja, tad iekšējā monēta šim makam, viņš turpina attīstīties, augt populārs mīmu monētu vidū un visādā citādā ziņā ir populārs, ja, un tas ir tas, kas priekš digitālajiem makiem ir svarīgi. Popularitāte, izmantošana, drošība un visas pārējās svarīgās īpašības, kas piemīt šādā tipa makiem, jo jūs glabājat tur savu naudu, un tas, protams, ir nozīmīgi. Šeit ir arī soli pa solim, tātad, kā viņu uzstādīt, gan telefonā, gan datorā, kā viņu lietot, tāpēc abas tātad šīs te, linku ielikšu šeit patām šī video, tā kā apakšā jums būs viegli viņu atrast, lai nav jāmeklē
pa ķešu, kā saka, ja? Un varat noskatīties arī šo video pilnībā, cik mums ir 10 minūtes nepilns garš, lai arī jūs varētu šo te izdarīt. Nu, un viena no tādām, man liekas, visu laiku populārākajām, tādām stabilajām šīm te kriptomonētām, kas noteikti vienmēr ir sarunu vērta, ja mēs skatāmies Bitcoins, Ethereum, BNB, XRP, tad Solana ir ar ko interesants. Principā ar to, ka viņu ķēde ir vispopulārākā ķēde, kur visvairāk šīs mīmu monētas tiek arī dancinātas, izdotas un tā tālāk. Ātrs risinājums, viegli darbināms, ja. Un jā, kas te ir noticis, nezinu, paskatīsimies, kas ir pēdējā mēneša laikā noticis dienas skatījumā, viņš tur staigā augšu uz leju. Ja, mēnesis dati, kad viņi ielādēsies ar mūsu super ātro internetu šodien, mums te tuvākajā apgabalā remontdarbi notiek un pārāva šo te, kā saka, ātrgaitas interneta vadu, un tad mēs te mēģinām kaut kā izlīdzēties, jā, nu, tad, lūk, jā, kāds ir mēneša ietvaros, tad 52% gandrīz ir augšā šis te aktīvs. Nu, lūk, kaut kā tā, ja jūs sākat nojaust to kaut vai tīri glabājot, turot, tad, kad viss ir slikti tirgos un pārdodot, tad, kad viss ir labi tirgos, tad jums jau ir vismaz kaut kāds koncepts, ja? Kaut kāds koncepts par to visu, jo tas ir tāds varbūt vienkāršākais veids, kā akumulēt. Ja jūs vienkārši pērkat tagad, kad pērk visi un pēc tam bēdēties, ka jums ir mīnus, nu tad bišķi ir atžgāni, ja? Bet, jebkurā gadījumā izglītībā ir liels svars, kriptomānija, kā vienmēr, ir šeit 6, nu jau 7. gadu mēs esam šeit, piedāvājot dažādus bezmaksas resursus ļoti daudz, un pāris, teiksim, tādus soļu pa soļiem, primitīvos vai pirmos kursus, ja, kā saka, kaut vai online pasākumā sēžat mājā, klausieties, mācieties, principā mums ir fantastiskākās šitās te atsauksmes no cilvēkiem par tiem, kas jau ir šo te apgūši, izgājuši, tu tajā brīdī tā treku ir puscena pavasara īpašais piedāvājums no 100 eiro, un man liekas, ka ir arī kaut kāds vēl labākais, tātad, jā, skatieties, super, nu, mums ir līdz mēneša beigām, tad vēl no tās cenas 50%, tātad no 50% vēl 50%, vienkārši tas ir tāpēc, ka mums gribās ar vien vairāk cilvēki, lai iepazīst šo tēmu, un šis noteikti nav, kursi noteikti nav mūsu maizes avots, kā saka, tādā veidā. Jā, bet pēc visa tā, tātad vēlreiz apdomājot par to, ko mēs šajā te video apskatījāmies, tātad kripto tirgus, protams, ir ļoti interesants, augošs un attīstās uz priekšu, tad dažādas jauninājumi parādās, dažādi jauni risinājumi, par tiem arī vairāk kriptomānijas kanālā, par dažādām šīm te stabilajām monētām, par tādām, nu, ik pa laikam mēs parādām ar kādu no šīm tiem mīmu monētām, ja, kā es vienmēr saku, atbildīgi, tikai ar savu risku kapitālu, ja kaut ko tādu darat, un tad, protams, neaizmirstiet pasakot līdzi mūsu YouTube kanālam un kriptomānijas mājaslapām visām pārējām grupām, kur mēs esam. Mēs jums vēlam, protams, panākumus, mēs gribam, lai jūs pelnat un darat to atbildīgi un neskrienat pēc lielajiem tur vienas nakts miljoniem variantiem, ja. Tāpēc ir nepieciešama stratēģija, un par stratēģiju mums ir pietiekami dziļi izglītojoši pasākumi, kas saistīti kriptomānijas kopienā, kriptomānijas grupā. Paldies, ka jūs esat! Foršu jums, kā saka, visiem atkal nedēļu, turpinām sekot kripto tirgiem, un ja ir iespēja kaut kādā veidā, protams, iesaistīties, darboties, tad ņemat dalību un darbojieties, ja tāds ir novēlējums, jo vienīgais ir tas, vienīgais nekļūdās tas, kas nekad neko nedara, ja, kā saka, tādā veidā. Tāpēc uz priekšu. Paldies un čau līdz nākamajam video.